Labdien! Šodien mēs ar jums parunāsim par algebrisko daļu saīsināšanu. Izrunāsim gadījumus, kad skaitītajā un saucējā būs saīsinātās reizināšanas formulas. Tātad es saprotu, ka, lai saīsinātu, man vajag sadalīt reizinātājos izteiksmi, izmantojot saīsinātās reizināšanas formulas. Kā to izdarīt? Atstāšu linku kaut kur augstāk. Tā, bet tagad izrunāsim, kā mēs to daram un kā mēs saīsinam daļas. Tātad, x kvadrātā mīnus 15 kvadrātā. Es saprotu, ka šeit man ir formula kvadrātu starpība. Ko es zinu? Ka, ja es pārakstīšu formulu, tātad es iegūšu divu iekaviņu reizinājumu. Tātad rakstu divas iekaviņas, un kas man būs? Nu, protams, man būs x mīnus 15 un x plus 15. Vienalga, kuru zīmēs pirmo rakstu, plusu vai mīnusu, rezultāts būs viens un tas pats. Tā, skatos saucēju, saucējā man ir x plus 15. Tātad, ko es redzu? Ka es dabūju vienādas izteiksmes. Kādas? Skaitītajā iekaviņa x plus 15, saucējā izteiksme x plus 15. Tātad es šīs izteiksmes varu saīsināt, tātad izdalīt pašu ar sevi un iegūšu vienniekus. Un kas man būs? Man būs daļa x mīnus 15 reiz 1 būs tas pats, un saucējā man būs viennieks. Tātad es iegūšu veselu izteiksmi x mīnus 15. Sanāk, kā ar pirmo daļu, tā kā ir viss. Mēs saīsinājām. Tā, skatīsimies otro daļu. Tātad es redzu skaitītajā starpības kvadrātu un saucējā kvadrātu starpību. Tātad, ko es saprotu? Kā skaitītajā man būs iekaviņa kvadrātā, tā, bet saucējā man būs iekaviņa reiz iekaviņa. Tā, tagad vajag sastādīt visas šīs trīs iekaviņas. Tā, skaitītajā pa vidu man būs mīnus, pēc tam p mīnus 6. Saucējā būs p mīnus 6 un p plus 6. Plus 6. Tā, lai jums būtu vieglāk, es iekaviņu kvadrātā pārakstīšu kā divu iekaviņu reizinājumu. Tātad p mīnus 6 un p mīnus 6, jo ir iekaviņa kvadrātā. Tagad pārakstu saucējus un redzu, ka man būs p mīnus 6 un p plus 6. Tā, tagad redzu, ka man ir vienas un tās pašas iekaviņas no skaitītāja un saucēja. Es tās svītroju nost un rakstu vienniekus. Rezultātā man būs parastā daļa ar skaitītāju p mīnus 6 un saucēju p plus 6. Redzu, ka neko saīsināt vairāk nevaru, tāpēc miers, daļa ir saīsināta. Tā, varbūt jūs jautāsiet, kāpēc es nevaru sešnieku saīsināt? Nu jā, šeit taču man ir sešnieks, svītroju nost, šeit arī ir sešnieks. Svītrojam nost un viss ir priecīgi. Nē, tā nedrīkst. Kāpēc? Jo šeit augšā pa vidu ir mīnus, bet apakšā, tad saucējā, ir plus. Ko es saprotu? Man nav reizinātāju, man ir summa un starpība. Tāpēc summas un starpības elementus es nevaru saīsināt. Es varu saīsināt un drīkstu saīsināt tikai reizinātājus. Tāpēc viss dzēšu nost un atstāju tādu daļu, kāda viņa bija. Tā, bet tagad ķersimies klāt pie trešās daļas. Samainīšu pildspalvas krāsu. Tā, un ko es daru? Redzu, skaitītajā man ir izteiksme, kurā es varu iznest reizinātāju pirms iekaviņas. Ko es iegūšu? Piecnieks, atveru iekaviņu, un man paliek b mīnus 9. Tā, un saucējā man būs iekaviņa kvadrātā. Tā, es rakstu b mīnus 9 kvadrātā. Un tagad es nerakstīšu
kā iekviņa reiz iekviņa, bet uzreiz saprotu, kā skaitītajā augšā man ir viena iekviņa, bet saucējā ir divas, jo ir kvadrāts. Kur šo iekviņu ir vairāk? Nu, protams, kā saucējā. Tāpēc, ko es daru? Es skaitītajā svītroju nost pavisam, bet saucējā es svītroju nost tikai pakāpi un rakstu pirmo pakāpi. Kāpēc? Jo es svītroju, tā kā saīsināju tikai vienu iekviņu, tāpēc es varu svītrot tikai pakāpi. Vai arī es varu svītrot nost visu iekviņu, bet pēc tam pārakstīt B-9. Tā. Nu skatos, skaitītajā man paliek piecinieks, bet saucējā vesela iekviņa B-9. Tā, paldies par uzmanību, jauku dienu, visu labu!